Sveiki, dārgie Čaula TV skatītāji! Šodien mēs varam apskatīt pāris interesantus faktus, kas notiek gan Latvijā, gan ārzemēs. Viens no tādiem ir ne tikai slavenības pelna liela nauda, bet arī viņu bērni. Kā fakts mēs varam minēt, ka Breda Pitta un Angelīnas Džolijas bērni, pareizāk sakot, viens no viņiem pelna ap $3000 Mēnesī? Jā. Nē, nedēļā. Nedēļā? Jā. $3000 nedēļā? Jā, tieši tā. Katra bērna sapnis? Tieši tā. Un viņai vislabākais ir tas, ka tai meitai ir tikai 4 gadi. Viņa jau piedalās filmā kā princese. Katrs meitenes sapnis, ne? Jā, katrs mazas meitenes sapnis. Starp citu, vai tad Džolijai nav ar Bredu Pittu vairāk bērnu? Ir vairāk, bet viņai ir ap 3 bērniem laikam. Bet dēls un meita, viņi nepelna tik daudz, protams. Slavenais ir tas jaunākais. Gan jau, ka tas ir viņu pašu bērns. Nu, visticamāk, tad jau arī nebūtu citādāk nemaz tā liela alga. Nu, starp citu, ļoti interesanti, mēs arī ekrānā tikko redzējām Džolijas un Pitta kopbildi, šo burvīgo cilvēku kopbildi, kuri abi divi ir atzīti kā diezgan liela skaista metalona Holivudā, vai ne? Tieši tā. Jā, starp citu, 3000 ASV dolāru nedēļā. 1500, cik mums sanāk mēnesī? 1500 ir 4. Nu, diezgan solīda summiņa. Es teiktu, pat Latvijas ministrs kabinets pret prezidents tik daudz nepelna. Vai ne? Diezgan solīda bērnu kabatas nauda. Nu, labi, skaidrs. Tad, ko mēs vēl varētu apskatīt? Vēl kādas ziņas. Tibetā ir kāds, varbūt traks cilvēks, varbūt nē, pašaizdedzinājies sevi. Viņš iegājis viesnīcā, pat aizno devies uz toaleti, aplējis sev ar benzīnu un aizdzinājis sev un skraidījis kā traks pa visu Tibetas viesnīcu. Un ļoti interesanti tas, ka tas ir jau kāds 100. Pašaizdedzināšanās gadījums. Jā, tieši tā. Gadījums Tibetā kopš 2009. gada. Vai tev ir idejas par to, kāpēc viņi vispār tā dara? Tiešām nepateikšu. Nezinu, galīgi traki vienkārši viss ir kaut kāda tradīcija. Varbūt tur ir kāda tradīcija, kur tu ieskrien veikalā, aplēj sevi ar benzīnu. Jā, tieši tā. Apskrien ap kvartālu. Baudu gūst no tā. Vislabākais tas, ka tas notika šodien 8:00. Čaula TV 2 raidījumu laikā. Jā, nu mēs nepaspējām izstāstīt ar Mariju šīs dienas raidījumā šo burvīgo, bet pārsteidzošo ziņu, bet labi, ka Kārlis ir ieradies studijā un mums noziņoja šo pēdējo atgadījumu Tibetā. Nu labi, kas mums vēl ir sakāms? Tad ir tāds fakts, pareizāk sakot mācība, kā izvairīties no saaugstēšanās un gripas šī te augstā un nelabā laikā. Nelabvēlīgu. Jā, tieši tā. Pilnīgi vārds izrauda no mūsu. Es tā daru, man ir tāda. Tieši tā. Ieteicams uzturā lietot kakao, kas ir aizmirsts, protams, bet tas palīdz pret klepu un šķidrina asinis. Plus vēl lietojot ēdienā kurkumu, kas ir indiešu garšviela, jūs attīrat asinis un tam pateicoties vīrusi netiek klāt jūsu imūnsistēmai. Un pats galvenais imūnsistēma ir visa sākums, kur tas ir kā ķermeņa vairogs. Starp citu, kakao. Tas tā kā mēs varam ēst šokolādu uz nebēdu? Nē, tas ir tieši kakao. Šokolāde jau nav īsti kakao. Tur jau ir piena šokolādes, baltās šokolādes, viss tādas. Bet ja mēs ņemam vērā šokolādi ar 70% kakao sastāvā? Iespējams, bet tas nav tīrs kakao. 100%, protams, būtu labāk nekā 70%. Vai tu zināji, ka arī šokolāde ar 99%? Jā, zināju. Nav garšīgi. Nē, tiešām nav garšīgi. Bet vismaz to drīkst ēst, jo tā palīdz pret klepu un šķīdinās. Jā, tieši tā. Un kurkums, starp citu, ja mēs tā gribētu apskatīties... Šis zeltens tāds pulverītis, indiešu ajurvēdā pārsvarā izmanto. Un var lietot pie jebkura ēdiena. Piemēram, pankūku mīklai pieliekot, biezputrai, pilnīgi visam. Tu pats esi izmantojis tādu garšu? Jā, mana mamma šo te akceptē un piekopja indiešu ajurvēdu, un tāpēc es to
daudz maz zinu par to. Nav garšīgi, bet veselīgi. Ir veselīgi, bet nav garšīgi. Tieši gribēju jautāt par to garšu, vai ir kāda specifiska garša? It kā jau saka, ka nav specifiska garša, bet ir garša. Var just, ceļš, ja tu dabūtu pilnīgi tādus tiešām to pulverīt mutē, tad nav. Viņi vajag atšķaidīt ar kaut ko kārtīgu, vai ūdeni, vai eļu, vai pat kaut kādu dzērienu labāk, bet tīrā veidā viņi nevar tā iest. Kādos ēdienās viņi vislabāk ir lietot? Viņam nav nekāda atšķirība, pilnīgi jebkur. Pie olas var likt ceptas, pie vēršats, pie putras, viņi maina krāsu, dzeltenu putru uzreiz, un tad liekas kaut kāda tāda. Bet pie putras pankūkām, tad var likt arī pie kā vēl var likt. Pie kā vēl? Rīsiem? Pie rīsiem es neesmu mēģinājis, bet varbūt zeltaina rīsi, iespējams. Vai tu vari atklāt kādu savu noslēpumu, kā tu centies cīnīties ar baceļiem un dažādām saslimšanām? Es vienkārši nesaslimstu. Tu vienkārši nesaslimsti? Stipra imūnsistēma. Bet tādu īstu kaut kādu ieteikumu silti ģērbties. Silti ģērbties? Nebūt hipsteram. Nebūtu hipsteram? Kā tu to biji domājis? Tā, kad atnāk uz skolu kreklā. Tev skolā ir tādu gadījumu? Hipster, jā. Neesiet hipsteri, tad arī nesaslimsiet. Tieši tā. Bet vai tu vitamīnus nelieto uzturā? Pārsvarā, zivjeļi, tas ir D vitamīns, pat cik nav saules, un C vitamīns kā kur reizi. Lūk, kaut ko jau tu dari. Jā, tas ir D vitamīns, protams, ir visvairāk. Un, protams, kaļķis, tas ir tāpēc, ka veciem cilvēkiem tagad lūst kauli pie visiem, un kaļķis nostiprina to kaulu stiprību. Jā, un tad, kad ir gadījies saslimt, tev ir kaut kāda recepte vai formula, ko tā mamma liek ēst? Tēja, vēlreiz tēja. Ēst nekas, bet galvenais daudz dzert. Skalot visu tādu. Šķidrumu daudz uzņemt. Vai tu esi dzirdējis par to, ka ir jālieto ingveres uzturā? Jā, lietoju arī. Un tad var taisīt visādas ingveru tējas. Ingveru var taisīt arī ar kurkumu taisīt. Tad var taisīt visādas pienas ar kurkumu. Un tad pilnīgi visu kaut ko var taisīt no tā. Man ir viens jautājums. Kāds tev ir mīļākais ēdiens, bet no veselīgiem ēdieniem? Tas jau ir grūti. Mīļākais būtu kaut kāds spageti ar boloņas mērci, piemēram. Bet no veselīgā, tie paši rīsi ar kādu garšīgu gaļiņu, kas ir veselīgi, jo, kā saka, jābūt visām krāsām ēdienām. Jo krāsaināk ir labāk. Jā, tieši tā. Un kāda salātiņa, protams, tāds, bet, tāds īpašs nekas tāds nav. Un ko domā par McDonald's pārtiku? Starp citu arī ļoti krāsaina. Jā, bet viņu var ēst, bet no viņas nevar paēst. Un pēc tam tur ir ļoti daudz kaut kādu tauku un viss tas, kas paliek, bet viss pēc tam iziet ārā. Nekas neuzsūcās. Šodien, starp citu, runājām 2H raidījumā par to, ka kāda sieviete ārzemēs bija, diemžēl, gājusi bojā 30 gadu vecumā, jo viņai bija atkarība no kolas. Jā. Līdz ar to laikam arī nav īpaši labākais variants, ar ko sevi uzturēt vai tieši neuzturēt formā. Tieši tā. Tev kola garšo? Protams, kā visiem garšo. Mums viņi tik ļoti neizmantoja tā kā. Man arī. Skaidrs, varbūt pēc kāda mirklīša atgriezīsimies vēl. Vai tev ir vēl kaut kas, ko tur pateikt? Jo mēs jau montēsim visu. Mēs montēsim, jā? Jā. Es nezinu, it kā jau nav. Kā viss ir pateikts. Ātri parunājam par ēdienām. Es zinu, ka tev Renārs paspēja nointervēt. Yep. Bet kā tu izdomāji nonākt pie Čaulas vai pie Jāņa Vaišas? Teikšu godīgi, es neizdomāju, bet man māma ieteica, ka cik viņa pazīst, savā veidā pazīst Jānu Vaišļu. Viņa ieteica, ka varētu būt interesanti atnākt paskatīties, kā notiek televīzija, kā tur visi montē vispār, par tehniku un kā ir diktoriem strādāt. Kā diktoriem, kā tev un vispār. Un tev skolā vispār ir liela atsaucība Ānu dienai? Jā, sevišķi tad, ja var neiet uz skolu, tad ir ļoti liela atsaucība. Tad vienkārši neviens neiet uz skolu. Žēl, ka tev šajā gadījumā nepaveicās ierodoties 7 no rīta. Bet man tas priecē, bija interesanti. Jā, starp citu. Vēl viens jautājums. Ko tu esi plānojis, jo es izdomāju, ko gribētu darīt nākotnē? Mans plāns ir uztaisīt restorānu ķēdi, tad viesnīcu ķēdi un tad avio ķēdi, avio reisu un tā. Tas būtu multimiljardieris.
No kā tu smēlēsi šādu iedvesmu? No sevis. No sevis? Nē, Kārlis mums ir viens varants čalis. Viņš ir izdomājis par restorāniem, par viesnīcām un tad avio kompāniju. Un tad jau redzēsim, kā tev izdosies. Bet jebkurā gadījumā mēs novēlam veiksmi. Un vismaz Kārlis ir bijis Čalu TV studijā, iečakojies šeit. Tieši tā. Un vismaz varēs izstāstīt arī kādiem draugiem skolā par šādu atrakciju. Čau visiem, es esmu Kristīna. Es jums pastāstīšu kaut ko jaunu, kaut kādas ziņas. Tātad ASV prezidents Baraks Obama ir runājis, ka no Afganistānas tiks sūtīt mājās 34,000 karavīru, no kopējiem apmēram 66,000. Vēl viņš sola, ka 2014. gada nogalē ASV kardarbība Afganistānā tiks pabeigta. Vienkārši beigsies. Savukārt aizemē notiek skūpstīšanās rekordu pārspēšana, kad 74 gadus vecs vīrietis ar savu 72 gadus veco sievu mēģinās pārspēt līdzinējo rekordu. Tas pagaidām ir 50 stundas un 25 minūtes. Tas ir vairāk nekā 2 diennaktis. Viņi tad jau ir sākuši to Guinness rekordu taisīt? Nē, viņi drīz sāks, vēl nav sācies, bet tās ir ziņas, ka viņi piedalīsies. Kopā piedalīsies apmēram 9 pāri. Bet tagad, ņemot kopā visu zemes lodi, NASA runā, ka drīz tas ir parīt piekdien, 15. februārī, netālu no Zemes pietuvosies diezgan iespaidīgi izmēra asteroīds. 45 metru diametrā. Tas ir tiešām liels. Tas būs apmēram 27,000 km attālumā no zemeslodes. NASA arī vēsta, ka tas nekādīgi neiespaidos Zemi un nepieskarsies nekādiem pavadoņiem, nekādiem citiem objektiem, kas būs tuvumā Zemē. Šo asteroīdu vislabāk varēs novērot Eiropā, Austrālijā un Āzijā, bet vislabāk varēs redzēt Indonēzijā. Tāpēc, ja jūs gribat tiešām redzēt asteroīdu, tiešām lielu izmēru, vislabāk doties uz Indonēziju. Kāpēc neaizbraukt ceļojumā tieši uz to mirklīt uz Indonēziju, tad pie reizes redzēt asteroīdu un tā tālāk? Starp citu, man ir vēl viens jautājums tieši Kristīnai. Tev patīk ceļot? Man patīk ceļot, jā, tīpaši ģimeni. Kur tu esi bijusi? Esmu bijis apvienoties Arābu Emirātos, Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Francijā un tas, kas ir valsts netālu no Latvijas, kur tālāk vairs neesmu bijusi. Bet Arābu Emirāti ir pietiekami tālu, un vai tev ir kādas patīkamas atmiņas palikušas no turienes, un vai tur vispār ir skaisti? Jā, viss, kas no turienes atmiņās palicis, tas viss ir tiešām skaists un viss ir jauks. Un cilvēki tur ir tiešām ļoti laipni, draudzīgi. Un tur, es nesaprotu, kā tur palikt slikts atmiņas no Arābu Emirātiem. Tas ir jauki. Es gan neesmu bijis Arābu Emirātos, bet tur varētu būt diezgan interesanti. Un skaidrs ir tas, ka asteroīds būs novērojams Indonēzijā vislabāk. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ja pēkšņi kāds izdomā aizbraukt ātri uz Indonēziju. Lai arī ir bišķīt laiciņš jāpavada ceļā, vai ne? Un runājot par to skūpstīšanās pasākumu, tad es tā no sākuma neieklausījos, bet tad cik vecs cilvēks to izdomās? 74 gadus vecs kungs ar savu 72 gadus veco sievu. Viņam ir 50 gadu liela laulība bijusi. Ir vēl tagad. Un viņi ir izlēmuši, ka viņi pārspēs šo rekordu, kurš līdz šim bijis ir laikam vairāk kā 2 diennakts. Ja? Tieši tā. Nē, kas mums atliek cits, ko darīt, kā tikai novēlēt veiksmi šim jaukajam pārim, kuriem ir tieši tāda vēlme pārspēt šādu rekordu. Un visticamāk, ka viņi jau var mēģināt. Viņiem nav nekur jāsteidzās. Mēģināt jau var, jā. Viņiem nav nekur jāsteidzās, un viņi, starp citu, varbūt arī varētu pārspēt šādu rekordu. Vai tev ir idejas, kā viņi to vispār varētu nofiksēt? Ka viņi tik ilgi to dara? Manuprāt, tur uzņems laiku, un tad tie cilvēki, kas stāv blakus un visu to vēro, arī viņiem jābūt pacietībai un viss tas jāvēro. Bet no otras puses, ja mēs padomājam, ko darīt? Ko viņi darīs, ja viņiem gribēsies ēst vai uz tualeti aiziet? Uz tualeti aiziet viņiem seko līdz tiesneši un visu dara viņi kopā un padzerties viņi dzer ar salmiņu palīdzību. Tas nav iespējams, viņi nedrīkst atraut lūpas viens no otra. Ir kā šķiet romantisks pasākums tuvojoties Valentīna dienai, bet no otras puses ļoti sarežģīta operācija.
Nu, lūk, tāda mums bija Kristīnai ziņas, starp citu ļoti interesants par asteroīdu, par Guinness rekordu un arī par, kas mums bija par NASU, par to, ka Baraks Obama ir aizsūtījis mājās karavīrus. Nu, un tad es domāju, ka mēs varētu ātri paturpināt, ja es īsti nezināju pilnīgi visu par jums, tāpēc es gribēju jautāt, kā tu uzzināji par Čaulu un kā tu nonāci šeit? Es šeit nonācu pateicoties mašīnai, vai tādā ziņā es vēlos kļūt par aktrisi, un es dzirdēju, ka Čaula ir sociālās televīzija, jauniešiem un citām paaudzēm. Un cik es skatos, tagad šodien bija ļoti tiešām jauka diena, un šie cilvēki ir atvērti, draudzīgi, un viņi spēj izdarīt visu, ko viņiem pasaka. Jā, nu tāda mēs esam. Paldies par komplimentu. Angelīna Jolie ir ļoti, ļoti populāra, vismaz Kārlim un Kristīnai, jo arī Kārlis paspēja pastāstīt kādu ziņu par Angelīnu Jolie un Bredu Pitu. Bet, starp citu, zinot, ka Angelīna Jolie ir filmu zvaigzne un tevi interesē filmas, aktieru māksla un tā tālāk, kā tev ir mīļākā filma? Pat labāk man mīļākā filma ir The Wanted. Un, jā, tur piedalās Angelīna Jolie, kā jau tu varēji domāt. Kāds pārsteigums, vai ne? Jā. Nu, skaidrs, tad varbūt arī parādīsim mūsu skatītājiem, kas tad ir tā filmu un kas tad Kristīnai pašlaik ir favorīta filma. Skatāmies. I knew your father. Esmu atpakaļ Čaula TV studijā. Es esmu kopā ar savu, visi zina, manu brāli Kārli, esmu Kristīna. Un Kārlis pastāsta, kas ir kāpēc mēs vispār šeit esam? Kāpēc mēs esam šeit Čaula TV? Mēs esam tāpēc, ka pateicoties tādai organizācijai ēnu diena.lv. Ēnu dienā mēs ēnojam visu Čaula TV un tās darbiniekus. Īstenībā patiesībā sakot jauniešus. Jā, tātad kā mēs nonācām uz Čaula TV tieši studiju? Mums katram ir savs dzīves mērķis, bet kā jau es teicu, es gribu kļūt par aktrisi, un es vēlētos būt vairāk atvērtāka un komunikablāka. Es pat nezinu, kā īsti to nokomentēt. Bet skatoties vispār uz internetu televīziju un uz jauniešu pārādēm, šis man likās tiešām interesanti. Un kāds tavs mērķis, kāpēc tu šeit esi? Man liekas, ka tas ir visiem skaidrs. Ēno Čaula TV darbinieks, ne? Ko? Nu jā, kā to ņem? Kas kā to ņem? Mēs jau visi ēnojam. Pilnībā viss. Gan tehniķis, gan diktors. Tāpēc gan īsti tāds pats mērķis kā tev, izņemot, es negribu būt aktrise. Nu jā, to laikam mēs sapratam. Ja klausies, kā tev ar skolā? Kā tev klasbiedri? Ko viņi dara ēndienā? Mani klasbiedri šobrīd laikam taisa projektu, bet kā kurš? Piemēram, daži seko mūziķiem, daži kādiem tur radio didžejiem, bet daudz pieteicās uz stjuartu vai pilotu, kas ir diezgan nesasniedzami, jo tur piesakās ļoti liela daļa Latvijas. Bet tas ir kā kuram kāda izvēle ir. Un tavā klasē? Nu, manā klasē ir klasiskais ēnoši savu gultu, ēnoši savu mammu. Klasika vienkārši, bet pārsā ir jau arī kāda interesanta, piemēram, izglītības ministru ēno vai Air Baltica, kaut ko no Air Baltica ēno. Arī mēģinājis pilotu, teiksim, kruīza kapteini. Jā. Nu, protams, arī neakceptēju, jo tur tik liela izvēle. Jā, tas ir augstāks. Tieši tā. Sveiki, Čaula TV skatītāji! Mēs esam atpakaļ, un šoreiz mēs varētu nolasīt jums laika ziņas. Kā mēs redzam, diemžēl laiks mūs nav lutinājis. Kurzemē, Liepājā, Ventspilī ap -3 grādiem. Vējš, dienvidu austrumu vējš, medicīniskā laika prognóze 5, kas, diemžēl, nav labvēlīga. Tagad par Latgali. Piemēram, Alūksnē, Reizeknē un Daugavpilī no +1 līdz 0 grādiem. Vējš ir dienvidu austrumu, kā jau Kurzemē. Tātad vairāk uz ziemeļiem, Ainažos un Rujienā, laiks ir tāds pats kā zemākajos dienvidos, 0 līdz +1 grādam. Taču pārām pateikties Dievam laikam, ka mums tik silti šeit ir. Rīgā ir viss siltāk no visas Latvijas. Taču mākoņains ne saulīt spīd nekās, un cerams, ka paliks ar vien siltāks, viss izkusīs un
iestāsies pavasaris. Tad tu gribi teikt, ka Rīgā ir vissiltākais, taču Saldūra ir visaugstākais laiks šai nedēļai. Tas ir diezgan liels svārstības, jo Saldūra ir -5 grādi un Rīgā ir +2 grādi. Tagad mēs varam pastāstīt kādus interesantus pat faktus un pat Latvijai varbūt tādus, kā saka, Sporta jaunums. Jā, sporta jaunums īstenībā, kas īstenībā nav vairs jaunumi, jo man liekas, ka pilnībā vismaz pusi no Latvijas iedzīvotājiem skatījās hokeju. To jau zinu, tos jaunumus, ko tu teici stāstīsi. Un redzēja to, kā Latvijas izlase kvalificējās Soči olimpiādei. Man liekas, ka tas ir vienkārši superīgi, ka latvieši, kā tāda maza valstiņa, var kvalificēties tik liela apjoma, liela mēroga sacensībās, kā olimpiskās spēles. Protams, tas notiek Sočos, Krievijā, kas mums ir tepat kaimiņos, kur, protams, būs visi dzirdējuši par Latviju, taču tas tomēr ir Latvijas vārda nešana pasaulē. Tas ir augsts sasniegums. Jā. Tomēr. Un kā saka treneris, un kā pats Ozoliņš pasaka, treneris saka, ka Ozoliņš ir vislabākais spēlētājs šī komandā, lai gan skatītāji atzina Dārziņu kā labāko skatītāju, jo viņš bija abu spēlētāji, jā, abu vārtu autors. Bet Ozoliņš, viņš ir īsts patriots, viņš spēlē tikai Latvijas izlasē. Un viņš motivēja, mēs neviens nezinām kā, bet viņš motivēja tos spēlētājus tā, lai mēs saņemamies un lai no 2-0 atspēlējamies uz 2-3. Protams, mēs zaudējām, bet mēs noturējām 2-2 un iekļuvām Soči olimpiskajās spēlēs. Manuprāt, tas ir ļoti lieliski. Kristīna, varbūt tev kāda jaunuma ir? Jā, es varēju paspēlēt par neseno izspēlēto spēli basketbolā pret Valencia Basket. Basketbola kluba VF Rīga basketbols Kaspars Bērziņš pēc spēles atzina, ka tā ir viņa vaina, ka viņi netika tālāk, bet viņi zaudēja. Te ir jautājums, kas traucēja uzvarēt? Ja spēles laikā pārsvars bija par 21 punktu, tas vienkārši neiespējami zaudēt, bet tomēr viņiem laikam zuda spēki vai kaut kā treneris, nezinu, nevarēja tik ļoti iespējot, bet tomēr viņš šo spēli zaudēja. Bet viņiem ir vēl viena iespēja, lai tiktu 8. finālā. Es zinu to, ka man ļoti daudz draugu un skatītāji gāja atbalstīt VF un ļoti cerēja, ka viņi tiešām uzvarēs to komandu, taču, diemžēl, nācās vilties. Bet viņiem vēl ir iespēja. Protams, ir vēl arī kādas smieklīgas un interesantas ziņas, kas notiek pasaulē. Piemēram, Lielbritānijā notiek pankūku skriešanas sacensības. Tā teikt, pankūku sacensību dalībnieki galvenokārt ir sievietes, un viņu uzdevums ir skriet pa noteiktu trasi, cepot pankūkas un metot tās gaisā. Ir divu veidu finiši. Viens ir tāds, ka uzvarētājs ir tas, kas pirmais šķērso finišu līniju un ir visnepiededzinātākā pankūka, un otrs ir tāds, kurš skrienot pa trasi ir uzmecis vairāk reizes gaisā pankūku un apmetis to riņķi. Un šajā bildē mēs pat varam redzēt to, ka pat vīrieši skrien, viņiem ir interesanti, pat azarts un tas spēles garš viņu izjūt. Man liekas, ka tas ir kaut kas fantastisks, vienkārši no tādas lietas, kas ir ikdienā, cepot pankūks, izveidot tādu bezmazliet sporta veidu, kur skrien Anglijā ar pankūkām un pannām. Nu, tas ir mazliet traki, bet interesanti. Hei, mēs esam atpakaļ Čau TV studijā. Tagad mēs atverīsim filmu apskatu. Kāda ir tava mīļākā filma pašlaik topā? Mana mīļākā filma nemaz nav iznākusi. Mana mīļākā filma ir Dzelzs vīrs, un tas ir 3, jo pēc trēlera skatīšanās, kas ir filma īsais apskats, man liekas, ka tā ir vienkārši ideāla filma. 3 domāts 3. daļa vai jā, tieši tā, 3. daļa. Manuprāt, mēs tad varētu apskatīties to filmas apskatu, un tad vēl parunāt par to filmu. Filmas trēleru ieslēgsim, jā? Labi. Got a lot of apologies to make. Nothing's been the same since New York. You experience things, and then they're over. I can't sleep. And when I do, I have nightmares. Honestly, there's 100 people who want to kill me. I hope I can protect the one thing I can't live without.
people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. Manuprāt, šo filmu gaida ļoti daudz kinomānu. Protams, arī es, jā. Un šī filma, es ceru, būs pat labāk nekā pirmā un otrā, jo pirmā un otrā arī bija izcils filmas. Kā jau iepriekšējās daļās, arī šajā daļā būs jauns ienaidnieks. Tieši tā. Kaut ko par viņu zini? Nē, es gribētu uzzināt, redzēt to filmu. Es noteikti aiziešu uz kino, un manuprāt, tas Tonijs ir ar kaut ko atkal izcēlies, un kādam tas nav paticis. Varbūt tas ir tas, varbūt nē. Bet to es nevaru sagaidīt aprīli, kad būs tā filma, un tad mēs redzēsim. Sveicināti atkal! Tad mūsu tēma būs izrādes vai teātris, kā lai to pareizāk saka, kā to kāds uzsver. Kārli, lūdzu pastāst par kādu izrādi, kas tev visvairāk palikusi atmiņā pēdējā laikā? Nu, teiksim tā, skolas dēļ, vai pateicoties skolai, man bija jāiziet uz izrādi, vienalga kāda izrāde, kurai ir grāmata. Es izvēlējos izrādi 3 vīri kurortā. Šeit ir, ja operators parādīs ekrānu, tad mēs ieraudzīsim daļu no galvenajiem aktieriem šajā izrādē. Kā mēs redzam, tur ir ļoti daudz ugunsgrēku, seriāla ugunsgrēku aktieri, piemēram, Dita Lūriņa, kas bija Marta, vai Emīls Melngals, kas ir Gunča, teiksim tā. Un izrādes galvenā doma ir tāda, ka Voldemārs Šoriņš, jeb slepenpadomnieks, ir miljonārs, ļoti bagāts cilvēks. Taču viņam apnīk visu laiku būt bagātam, viņš izdomā, ka viņš varētu izlikties par nabagu. Un viņam šī ideja radās tieši tāpēc, ka viņš piedalījās reklāmas konkursā tādā, jā, kur viņš dabūja 2. vietu, jo viņš negribēja dabūt 1, jo tas tomēr bija viņa rūpnīcā, tas konkurss. Viņš nevis nevarēja, bet negribēja. Jā, lai neizstātos. Un viņš dabūja 2. vietu, un viņš dabūja balvā 10 dienu ceļojumu uz kurortu, uz Alpu kurortu. Jā. Tad viņš izdomāja, es došos kā Edvards Šulcs, zem tāda vārda, kā viņš arī piedalījās konkursā. Un vislabākais ir tas, ka viņš ņēma kā savu draugu, kā pat īstenībā nepazīstamu draugu, ar ko viņš iedraudzējās, savu sulaini. Un tam sulainim bija jāizliekās kā tam pašam slepenpadomniekam. Viņi samainījās. Jā, bez maz vai tā, bet sulainis jau nav nabags. Ja viņš izteikšies strādā pie slepenpadomnieka, kurš ir miljonārs. Tā kā. Un tad notiek tāda lieta. Viņi izdomā, taču viņas meita un sulaiņa māte nav ar mieru, ka viņš izlieks par nabagu, slepenpadomnieks. Bet īstenībā tas ir tas teātra kodols izlikties par citu. Jā, tas tā kā aktieri. Un tāpēc tā viņa meita un māte Sulainim izdomāja piezvanīt uz to viesnīcu, kur viņi paliks tās 10 dienas. Viņi piezvanīja, teica to, ka pie viņiem paliks miljonārs, kurš izliksies par nabagu. Lūk tā, viņi piezvanīja, un viņi sagatavojās. Viņiem vajadzēja nopirkt sijāmas, kaķus, pilnīgi visi sādas, smieklīgas lietas, ēdienu, ko pat miljonārs neēd. Tas bija nūdels ar gaļu, ko tas nav nekāds izsmalcinātais. Nē, varbūt bija, bet tas nebija nekāds izsmalcinātais ēdiens. Lūk tā. Un tad viņi gāja uz vilcienu. Vilcienā viņi iekāpa, taču viņi iekāpa ar vēl vienu dalībnieku, kas uzvarēja 1. vietu saņemt tajā konkursā. Taču viņš patiešām bija nabags. Viņš iesēdās, aizbrauca visu kurortā. Un netīšām viņš pirmais ieradās viesnīcā, tas nabags. Viņu sauc Fricis. Jā.
Viņi sajauc, un tieši tā, tas jau tas smieklīgais ir. Viņi domāja, ka viņš ir tas miljonārs, īstenībā viņš nebija miljonārs. Un tad tieši tā, un tad sižetā bija viss tas interesantākais. Tā kā es tev iesaku noskatīties to izrādi, un es stāstīšu tālāk, lai būtu interesanti, jā, lai intrigas sajūta būtu. Paldies. Kā bija grāmatu? Grāmatu arī esi lasījis? Grāmatu es neesmu lasījis, taču man ir jāizlasa, un es ceru, ka kaut kādā laika posmā man būs iespēja izlasīt, ja man laiks atvēlēs. Lai tev izdodas. Paldies! Paldies, skatītāji, ka bijāt ar mums Čaulu TV. Mēs izmēģinājām jaunas aktivitātes, uzdrošinājāmies kaut ko jaunu, taču mums ir jābeidz. Es ceru, ka šī nav pēdējā reize, un mēs tiksimies atkal. Paldies!